Queen ar A Kind of Magic pulkstens ir 8:17 minūtes. Nu, rīta būma atšķirās jau pirmām kārtām ar to, ka mēs esam ļoti daudz cilvēku, kas veido šo rīta programmu. Viņi mazliet savādāk ir strukturēti, nav teiksim, kāds programmas vadītāju tandēms, vai tur viens vai divi cilvēki ziņu dienas, tas ir tā kā klasiski. Jā. Man šķiet, ka ar to unikāls, ka viņš ir bez režijas. Mums nesēž aizkadrā neviens režisors. Un mēs runājam par to, kas ir svarīgs tieši tajā brīdī un tieši tad, kad mēs esam. Un es teiktu, ka mēs nedeklamējam un nepaziņojam, bet mēs runājamies. Tā kā, teiksim, te parasti sēž Aldis, jā, tur sēž Rita un tas trešais krēsls, tur ir tas klausītājs. Un tā mēs ar viņu arī runājam. Visi tie rīta raidījumi ir unikāli, tāpēc, ka katrs tas cilvēks ir unikāls, nav otra dublikāta tāda. Un vienīgais, ko es varu teikt, es kaut kādu 8. 9. gadu strādāju šajā formātā, un zinu, ka tas ir ļoti, ļoti grūti atrast pārī cilvēkus, ar ko strādāt, tātad komandu, tāpēc, ka tur ir jābūt tai sadarībai, kas reizēm ir ļoti nepieciešama pat, tā kā ģimenē, ja, tā kā laulātajiem pāriem. Es domāju, ka tā varētu būt ļoti plaša auditorija. Jo, mēs par ļoti daudz lietām runājam, respektīvi jokojam. Es domāju, ka tas var būt jebkurš Latvijas iedzīvotājs, vai ne? Un vecumā no brīža, kad viņš sāk dzirdēt, līdz brīdim, kad viņš beidz dzirdēt. Jāņem tipiskais klausītājs, parasti vienu, tad mums ir jāņem īstenībā ģimene. Vīrietis ar sievu un 2, 3 bērniem. Un saņem labi, pelna labi. Un latvietis dzīvo kaut kur vidzemē, kurzemē. Latgalē nedzīvo. Tur mēs mēģinājām raidīt kādreiz, un tas īpaši nebija tā, ka mēs tur kādam patika. Es to savu klausītāju esmu redzējusi savā bezgala garajā pieredzē vadot pasākumus. Es viņus redzu, tāpēc man liekas, ka viņi ir ļoti dažādi. Nav tas viens vīrietis, kas tur tāds biznesa cilvēks. Es neesmu no Bloomberg kanāla, bet te, man liekas, var būt dažādi, jo to radio pogu jau spiež dažādi tie cilvēki. Viņi var būt gan ceļā uz darbu bankā, gan arī mājsaimniece, ja, kas vienkārši no rīta darot darbus fonā klausās. Es esmu priekš sevīm to nodefinējis, ka īsi par aktuālo, vairāk par neko. Ja mēs jau ikdienā runājam par visu kaut ko un brīvi runājam par to, un tajā brīdī, kad ieslēdz mikrofonu, tad kāpēc cilvēki šausmīgi izmainās. Ja? Un tad, ja kāds kaut ko tā skarbāk kādam pajautā, un ko, tad es vai, kāpēc tā, vai tā var, kāpēc nevar? Kurš to ir uzrakstījis, kur ir tā saucamā kaut kāda zelta radio grāmata, ka tā var darīt vai šitā nevar darīt. Var darīt jebkā. Ārzemēs ir vēl skarbākas intervijas. Ja? Tur ir tā, ka tur ir kauja. Viņi zina, uz ko viņi iet. Mēs jau arī neslēpjam tiem, kas nāk šeit uz interviju. Mēs viņiem sakam, lai viņi paskatās, kā tas notiek, kā tas Artus tur ņemās. Viņš ritīgi visam gatavojās. Kā uzstādījums, es domāju, ka tas ļoti labi. Lai tie cilvēki tajā brīdī parāda, kas viņi tādi ir. Mēs tomēr cenšamies, lai būtu gan, jo tāpēc, ka tas ziņu avot, no kurienes mēs smeļamies, tas savas ziņas, tie ir ziņu portāli. Mēs tikai viņus stāstam savā, skatījumā un savā manierē. Un līdz ar to, cilvēkiem jau nevajag ziņas tīri, jo tāpēc, ka ziņas var noskatīties ziņas, un viņš zina jaunākās ziņas. Arī, arī nevajag kaut kādu informatīvu, analītisku radījumu, tāpēc, ka tāda ir pietiekoši. Ja? Informēt par izklaidēm. Ja, kā viņam labāk izklaidēties. To, ka mums jāiet uz darbu, to mēs visi zinām, ka būs grūti, ka pirmdien vispār ir grūti. Ja, to mēs visi zinām. Mēs mēģinām viņu informēt par lietām, ko viņš varētu darīt, lai viņam ir vieglāk un labāk. Un varbūt kā bišķi nestrādāt. Ja. Viņš varētu izklaidēties arī darba vietā. No rīta iedod viņam to dienas virzienu, un viņam pēc tam ir vieglāk.